Apgrozījums bija bišķi pāri pa 400 pagājušā mēnesi. Plača interese būs 10–20% robežās. Lai tu to pakalpojumu sniegtu kvalitatīvi, tie ir 2000 eiro. Ka viņi absolūti nedara neko. Labākā variantā izsūta salonu un sataisa smuks bildes. Viņš pasaka, no 8 mēs varēsim iekļauties, tad tā saka, tur ir durvis. Sveiki, Labāri podkāstā. Šodien atrodamies Skrundā, bet pie mums kārtējais īpašais viesis Roberts Zanders no RZ Autoparka. Varbūt tu vari pāris vārdos pastāstīt par sevi un kā tev viss šis ir sācies. Man liekas, lielākā daļa mani redzējusi droši vien TikTok platformā, kur es tā kā vairāk esmu redzams tieši kameras priekšā. Bet jā, nodarbojos ar mašīnu tirdzniecību, kā skatos arī te, tavā jaunajā studijā vai placī. Tu tieši to pašu dari Kāds viss sākās vispār? Kā tu sāki nodarboties ar auto tirdzniecību? Tas bija 2015. gads, tad man bija 22 gadi, kad es sāku un nodibināju uzņēmumu, bet tas viss atnāca kaut kā diezgan organiski. Es pabeidzu vidusskolu un tad 2012. gadā, kad pabeidzu skolu, aizbraucu uz Angliju. Man likās, ka es sameklēšu to savu laimi Anglijas tirgu un tad, protams, tā pirmā pieredze bija fabrikā un dārzeņu mizošanu un pakošanu un tas tipiskais latviešu veiksmes stāsts. Un tad saprotot to, ka īsti tas Anglijas darba tirgus nebūs mans aicinājums, atgriezos atpakaļ Latvijā. Sāku mācīties Latvijas biznesa koledžā uzņēmēju darbību. Un tā bija sakrits, ka man tēvs nodarbojās ar piekabu tirdzniecību. Un tad tēvs piedāvāja nākt palīgā viņam, tirgot piekabes, bet es sapratu, ka piekabu tirdzniecība nebūs tas, ko es gribētu darīt gadu no gada. Un tad tā kā vieta bija, tad dzima ideja par automašīnu tirdzniecību, bet tā kā, protams, auto tirdzniecība arī tajā laikā, protams, prasīja kaut kādu to starta kapitālu. Tas, protams, nebija. Tad es jau godīgi nosēdēju tādas solīdas pāris dienas pie teksta Word formātā, kur es taisīju ideju, kā es piedāvāšu cilvēkiem, kas liek SSA mašīnas pārdošanā, kuriem ir, aktīvas reklāmas ar savu auto tirdzniecību, kā es varētu viņus caur ziņu uzrunāt, likt mašīnu komisijas tirdzniecībā pie manis. Ka es to mašīnu tirgoju. Tagad tā liekas diezgan interesanti, ka es agrāk, kad sāku, es piedāvāju to pakalpojumu par 50 eiro. Un protams, tā man likās tā jau liela summa par to, ka es vispār tirgoju citu mašīnu. Un pa lielam, jā, es to tekstu sūtīju un spamoju pilnībā visiem Kuldīgu un rajonu sludinājumiem un metot tos tekstus, aizsūtot, 50 ziņas, kādi 2, 3, 4 atsaucās. Un tā arī tā tirdzniecības karjera uzsākās ar pirmiem komisijas darījumiem. Tas sanāk, ka vienkārši naudas nav, bet kaut ko grib darīt, tirgot, iegūt kaut kāds kapitāls jau bija, jo tēvam jau bija tā vieta un kur to darīt bija, bet jā, tā komisijas tirdzniecība vienkārši iedeva to sākumu, lai tu saproti, kā vispār tas process notiek. Un tad arī tur jau radās tā pirmā komunikācija vispār ar klientiem. Un tad man arī vienu brīdi tajā piekabu tirdzniecības laukumā arī bija, es varētu teikt, partneri vai citi tirgotāji, kas uzrunāja, bet viņiem bija tas perekup saucamais biznesa modelis. Meklēt SSA lētus piedāvājumus, kaulēt vēl nost cenu un tad mēģināt viņus, kā saka, lētāk, ar peļņu, bet arī pa lētu naudu notirgot, bet tur talkā nāca vēl viss slavenais Mogo. Un tad es redzēju to virtuvi, kā viņi strādā, un sapratu ļoti daudz lietas, ko es negribētu. Ja man būtu autoplacis. Un tad, jā, tirgojot tās komisijas mašīnas, tad lēnām jau arī sākām mēģināt vest iekšā no Eiropas. Un arī tajā 15. gadā tās cenas Eiropā bija krietni interesantākas nekā šobrīd. Tā viss tirdzniecība arī noteikti ar Kuldīgā. Kas tā padarīs?
Tagad viņi saucās Stacijas iela 3A, pirms tam bija Riteņa iela 1. Pašvaldība. Palielam uz stūri, tur braucot uz centru. Pretī vecajā autovostājā Stacijas Sūrielas krustojumā. Tur viss arī sākās. Tur ir arī vispirms sākuma. Tēvam piekaba tirdzniecības laukums arī bija Jēdolas ielā, bet tur ar automašīnu tirdzniecību var būt kaut ko ļoti mazā apjomā sākām, bet jā, tā īstā sākuma vieta tad bija tajā Riteņa ielā 1 tādā laikā. Tad cik gadus aktīvi viss šis notiek? 10. Šodien 25. jā, rēķini tagad man 32, 22 es sāku. Principā jauns džeks, un es arī brīnījos, ka vispār kāds no manas mašīnas pirka, jo es pilnīgi neko nesapratu. Apmēram es neatšķīru, kurai mašīnai ir ķēdes motors, kurai zobsiksnes motors, un, teiksim, arī es tajā laikā, es noteikti savu nevarēju dēvēt par labu autotirgotāju, tieši tajā profesionālajā jomā, uz ko es tagad, teiksim, kā tagad es skatos uz to visu. Plānām jāsāk komisijas mašīnām, tad kaut kāda naudiņa parādījās, bija teicis laiku blakām un... Jā, protams, kaut kādā momentā sāku arī uzrunāt investors, potenciāli uzņēmējs, kam ir kāds brīvais kapitāls, kas, teiksim, ar manu darbu gribēja nopelnīt. Un principā, jā, tad bija arī pirmie investori, kas man investēja līdzekļus tieši mašīnu iegādēji, kuriem es arī pēc tam maksāju interesi par investēto naudu. Cik daudz tev sanāca uzrunāt? Cik vispār atsaucās tādam jaunam džekam, kurš ir pirkt mašīnas, neko nesaprot? Zin kā jau investoram jau kas ir svarīgi, ir stabilitāte un nopelnīt. Principā stabilitāte bija tas, kad pretī tai naudai bija automašīnas. Šī gadījumā, ja es kaut ko daru nepareizi, tad viņam ir iespējas paņemt to mašīnu. Viņš paņems mašīnu, jā, bet arī, protams, investoriem, kas, teiksim, bija gatavi uzņemties to risku, uzticoties man, protams, viņi arī prasīja lielāku interesi par to savu naudu. Un tad jau, protams, laikam ejot, pierādot sevi, tad jau es varēju, teiksim, attīstoties arī jau uzrunāt jau bankas, un tad arī bankas palīdzēja attīstīties, jo kā jau droši vien arī tu zini, kad, lai mašīnas nopirkt, tur nepietiks tev ar 500 vai 1000 eiro. Jā. Tur viss ir uzreiz nepieciešams tūkstošos, un tad skaidrs, ka tev jaunam džekam, teiksim, kaut vai 5 vai 10 tūkstoši kapitāls ir diezgan grūti sasniedzams, ja tu strādā, teiksim, algot darbu, un tev ir arī ikdienas tēriņi. Tā kā tās investīcijas man palīdzēja. Jā, es tieši vienkārši domāju, jo kad es biju tajā Nika Jansauda podkāstā, man pēc tam viens džeks zvanīja un teica, ka grib investēt. Un es sāku domāt, kā viss tas procentuāli notiek un kāda ir tā realitāte, tas vidusceļš, lai tas autotirgotājs neapvainojās un tas investors ir nopelna. Kāds aptuveni tas procents? Tur jau redz, ir no tāda biznesa skata punkta vairāk jāskatās. Teiksim, tanī laikā es pat varēju samaksāt par to naudu 5% mēnesī. Tas mēneša maksa? Mēneša maksa 5%, un tu izmanto tik, cik tev ir nepieciešams. Ja, teiksim, 10 000 tev ir, tad 500 eiro tev mēnesī, jānopelna, lai tu nosaki tikai investētās naudas maksājumu. Un, teiksim, tajā laikā tas bija arī vieglāk nopelnāms, jo teiksim, tu varēji nopirkt pilnu trēli 10 000 eiro budžetā. Tas, teiksim, 8 mašīnas tu varēji sapirkt pa 10 000 eiro un nopirkt diezgan jēdzīgas tās mašīnas. Šobrīd, ja teiksim, šodien 25. gadā pa 10 000, ja es 2 jēdzīgas mašīnas būšu nopircis, es būšu ļoti priecīgs. Bet pagaidi, šobrīd jau tu pats zini, kāda ir tā kvalitāte, cik tajās mašīnās jāiegulda. Un arī jau, piemēram, pircējs jau vienmēr skatīsies to cenu un to kvalitātei mašīnai. Un skaidrs, ja tu maksāsi 2 vai 3 tūkstošus visas tās tirgus cenas, tad tev ir jābūt kaut kam ļoti labam vai ļoti jāmāk pārliecināt par to, ka tev tā automašīna ir tās naudas vērta. Kā, piemēram, tu atrod tās labās mašīnas? Vai, piemēram, kā tu atrod to tirgus cenu kaut kādai konkrētai mašīnai, kur tu redzi, šito varēs nopelnīt? Kā notiek tas? Tā kā secīgi, tu ieraugi mašīnu, tad tu tur skaties tajā mājaslapā vai kā? Nē, es zinu, kā es teiktu, ka tagad jau es pat teiktu tā sajūta čujas, žargoniski varētu teikt, jo pa lielam šobrīd
tās mašīnas ir notirgotas tik daudz, un tu jau redz apmēram, kas cilvēkam uzrunās, kas patiks, kas ies, kas neies. Protams, gaumas ir dažādas, kas tev varbūt pašam personīgi liekas, kurš tādu pirks, citam tas ir tieši tas, ko viņš meklē. Bet, jā, tad es pa lielam skatos komplektāciju. Komplektācija Latvietim ir komplektācija svarīga, lielai daļai. Nepirks Audi ar audumu sēdekļiem vai nezinu, C6 Audi ar sarkanu ekrānu. Viņam vajag to krāsaino, lielākai daļai. Bet otrs ir, kā mēs ļoti pievērš uzmanību, lai tā mašīna ir kvalitatīva un lai ir ar caurskatāmāku to vēsturi. Lai nebūtu tā, ka tu nopērc mašīnu, tur, teiksim, mašīnai 300,000 un tu pat neredzi līdz tiem 300, kas tur ir darīts. Līdz ar to tajā brīdī tas auto ir diezgan riskants pēc manas skatījuma, jo es arī dažkārt riskējot un tās mašīnas nopērkot, tādas varbūt ar netik caurskatām vēsturi vai ko, pēc tam, ka es saprotu, cik ir tas ieguldījums tai servisā, lai to mašīnu sagatavot tādu, kā es viņu gribētu nodot atkal klientam, dārgi. Jo vienkārši te arī man stāvēja pie viršiem 2 mašīnas. Un mēs tur tās tranšējas rakām un vispārējo, un viena sieviete ar vīrieti piegāja klāt. Un es uzreiz sapratu, ka potenciāli klienti, es uzreiz metos ārā un gāju jautāt, vai interesē, vai kas tur pastāstīt. Un es tagad stāstu, un viņi jautā, kas par mašīnu. Es saku, tikko ievest. Ievest? To jau ir nenormāls uzcenojums. Apmēram, ka vietējā tirgu būs. Ja vietējā būs lētāk, ja ir ievests, uzreiz nenormāls uzcenojums. Savā ziņā jau, ja tu skaties, piemēram, es tagad arī, piemēram, strādāju no Covid laika, man dzīva ideja par pasūtīšanu, jo, es sapratu 2 varianti, vai bankrotēšana, vai kaut kas ir jāizdomā. Un tajā brīdī dzima ideja par to pasūtīšanu, un es redzēju, ka tā ideja var tikai un vienīgi strādāt, ka cilvēks jutīsies, ka viņam viss tiek parādīts, viņš jutīsies droši, viņam būs skaidrs pilnīgi tas aprēķins, kā veidojās cena. Un tad, ja mēs, piemēram, skatāmies, lai tu mašīnu atvestu no ārzemēm 3,000 eiro vērtībā, tad tev viņi jānopērk vidēji pa 1000. Bet ko tu pa 1000 var nopirkt? Īsti jau neko arī šobrīd jau tajās ārzemēs. Un tad, protams, ja piemēram, tie pircēji skatās, piemēram, viņa budžets ir 4000, loģiski, ka viņam būs priekšstats, kad tur būs baigais uzcenojums, jo, teiksim, tā 2000 vērtā mašīna tirgu no ārzemē viņa maksās tos 4. Jo, tu nevari izbēgt no izmaksām, kas ir organisks. Teiksim, autotransports, tas ir vidēji 600-700 eiro neto, tātad plus PVN vēl. Tad pakalpojumu maksa, es uzskatu, bez 600 eiro autotirgotājiem visu to procesu organizēt, menedžēt, tas ir pa lielam jau nerentabli pret to laiku, un tālāk reģistrācijas izdevumi. Tātad jau uz 3 pozīcijām es pa lielam saskaitot jau izveidoju 1500, un tie 500 vai 400 eiro, tur vēl kaut kādi nodokļi, kas jāsamaksā valstī, un vēl kaut kādi ieguldījumi mašīnā, tad tu grozies kā gribi, lai tu to pakalpojumu sniegtu kvalitatīvi, tie ir 2000 eiro, un tā jau arī tā cena veidojās, bet ja savukārt klients, kurš pērk mašīnu pa 15, viņam galā sanāk 17, bet tu to 17 vērto mašīnu, piemēram, tā mašīna tirgo ir 17, bet tu viņas dabūjis par 14, kaut vai tu pa to pakalpojumu paprastos 2000, tev galā sanāk 16, tas klients, kuram tas budžets ir 17, būs joprojām priecīgs, bet uz to lielo ciparu tie 2000 vairs nespēlē to lomu. Līdz ar to tajā mašīnā no ārzemēm šodien ir tā starpība, vai tu pērc pa 2000 tur ārzemēs, vai tu pērc pa 20,000, jo tur tas sadārdzinājums un izcenojums tam visam pasākumam ir diezgan atšķirīgs. Jo uz to dārgo segmentu es esmu paskatījies tā, ka, ja, piemēram, mašīnā tirgu iet 20,000, tur jau vairs nav ciparos tas uzcenojums, bet procentuāli. Teiksim, plača interese būs 10-20% robežās. Ja tu 20,000 kā placis iztērē tai mašīnai, tas divīts tur ir peļņai, tur viņai ir jābūt, lai tas viss vispār rentētos un atmaksātos. Bet uz 2000 mašīnu 10%, 200 eiro, būsim reāli. Tad es labāk iztirgoju komisiju, jo, teiksim, es arī ņemot komisijā, tā minimālā maksa, ko es prasu, ir tie 350 eiro, jo tur tomēr tāpat ir bildēšana, reklāmas izdevumi, plaša apdrošināšana, apsardze, mašīnas mazgāšana, sagatavošana, dokumentu noformošana, leasing kārtošana. Ir vairākas darbības, kas tev jāveic, lai viņi pārdot, un ja šodienas tajā ekonomikā tos 350 eiro tu nepaprasti, pa lielam arī tas jau paliek tad nerentabli. Jā, tu minēji apdrošināšanu placim. Kā tas ir?
Piemēram, stāv mašīnas placī, uznāk krūs, visas mašīnas jākrāso. Jā, un apdrošinātājs raud gaužas asaras, jo šis apdrošināšanas gadījums ir ļoti dārgs apdrošinātājiem. Bet, principā tā tas ir. Protams, polisē tā, tu apdrošini placī esošās mašīnas vai to vērtību placim. Protams, es kā plača īpašnieks varu pateikt, līdz kādai summai es gribu. Tu vidējo esi saskaitot, cik man kādā vērtībā tur ir mašīnas, un tad tu par to maksā apdrošināšanu. Piemēram, par katriem 200,000 tā gada maksa tādai polisei būs ap 900 eiro. Tātad 200,000 mašīnas, 900, 400,000 mašīnas, 1,800. Un tad, teiksim, gadā maksā šāda apdrošināšanas polise, ja notiek zaudējumi, tur, teiksim, 200,000 apmērā, tad tu esi tajā summā vismaz pasargāts. Ar kaut kādu pašrisku, protams. Tu pirmīt runāji par 1000 mašīnām, par ko nopērk par 1000 vai pat 19,000. Ar kādiem klientiem ir vieglāk strādāt? 50,000. Teiksim, mana pieredze ir tāda, ka klienti, kas, teiksim, pērk mašīnu tur 11-20,000 robežās, viņi jau grib saņemt kvalitāti. Un tajā brīdī, teiksim, veicot to pirkumu, būsim reāli, nav starpība tur 16, 17 vai 18. Ja tu saņem kvalitatīvu preci, teiksim, man klients negrib iztērēt 18 un vēl 4 ieguldīt. To viņš noteikti negrib. Bet, ja tu, teiksim, zini, ka tu nopērci kvalitāti un labu to produktu un viņā nav liela ieguldījuma mašīnai caurskatām vēsture, tajā brīdī tad viss ir ok. Un tāpēc es arī tagad meklējot mašīnas Eiropas tirgu, es pircējam sagatavoju pirms mašīnas iegādes visus sliktākos scenārijus, kas ar konkrētu auto varētu būt. Es nesaku, ka tas būs, bet es pasaku, piemēram, šijai mašīnai jāpievērš uzmanību ķēdēm, un te apkopu intervāli ir, teiksim, ik pa 30,000, līdz ar to pie šī nobraukuma pastāv diezgan liels risks, ka šīs ķēde būs jāmaina. Es nesaku, ka viņi ir jāmaina, bet risks pastāv, ka tas ir jādara. Un tajā brīdī es klientam dodu izvēli pirkt šo mašīnu, un tad, ja šī ķēde ir jāmaina, tad viņš rēķinās ar to, ka tā papildus izmaksa tur, piemēram, ir 2,000 eiro, un viņš to mašīnu pērkot ar to rēķinās. Vai otra opcija, viņam es piedāvāju samaksāt, piemēram, garantijas maksu, kas nebūs 2,000, bet, piemēram, 700 eiro, un ja šī gadījumā tā ķēde ir jāmaina, viņam gala cipars nemainās. Es to ķēdi samainu no savas kabatas. Un tad es arī, teiksim, to atbildību apmēram tā kā rēķinu tāpat kā kasko. Tad, teiksim, maksā kasko maksājumu par mašīnu, bet tāpēc jau tu katru mēnesi nenotrieks meža zvēru vai neiet kļūst ceļa satiksmes negadījumā. Vienkārši tajā brīdī, ja tā situācija notiek, tad tev nav tas liekais tēriņš. Tu zini, ka tev tas apdrošinātājs par to parūpēsies. Un tad es arī tirgojot mašīnas, piedāvāju opciju samaksāt par šo mašīnu ekstra maksu. Bet, ja notiks kaut kāda ar ķibele, tad es par to atbildēšu. Un iespējams klients, kuram tā ķibele tajā garantijas termiņā nav bijusi, noseks tam klientam remontu, kuram tā ķibele ir. Un šī gadījumā es kā uzņēmējs sev neiešauju kājā tādu atbildību uzņemoties. Un klienti, kas pie manis pērk tās mašīnas, jūtas pasargāti. Un es arī nebojāju savu reputāciju. Jo, ja es viņam pārdodot pateicis, ka risks ir to ķēdi mainīt, un tā ķēde beigās ir jāmaina, pircējs jau ar to ir rēķinājies. Savukārt, ja, teiksim, ir šī garantija, tad es apskatos, ko es esmu ar šo klientu runājis, vienojies, cik es esmu par to paņēmis, un tādā veidā to nosedzu. Kā ir vispār to atbildību? Piemēram, tu nopērci, nezinu, X5. Nopēc X5. Un aprauš šāls. Un aprauš šāls, vai arī tu zini, ka tur viss ir kārtībā, tur ir samainīts, bet tie džeki vienkārši aiz stūra zīmē nulles un pēc tam atbrauc un saka, mums uzsprāga dzinējs. Tu tā kā pateici tā kā no grāmatas, jo man bija tieši viens gadījums, ka man klients brauca un teica, mašīnā ir sajūga defekts. Un tā pašā laikā dienu iepriekš man viens policists pasaka, kad viņš ir redzējis, kad ar to mašīnu tiek grieztas saules. Un tad džeks atbrauc pie manis prasīt pēc kompensācijas par sajūgu nomaiņu. Un es pateicu, un kā tad tajā vakarā, kad tu tās saules griez, tas sajūgs gāja labi. Un tajā brīdī tev vajadzēja redzēt to cilvēku seju, un viņš saprat, ka gluži nebūs tā, ka tu varēsi to mašīnu laust, un es par to remontu maksāšu. Jo šī gadījumā jau arī, protams, ja, piemēram, tā ir 2000 detaļa, tas pats sajūgs, un, teiksim, es tādu atbildības uzņēmies,
teiksim, pilno garantiju, kur ir motors, kārbas, prauslas, turbīna, starters, akumulators, bremžu sistēma, elektronika, tur kvēpa filtrs un tā tālāk. Ja, protams, es tādu pilno garantiju esmu devis, tad joprojām arī mūsu servisā džeki izvērtēs, vai tas ir, teiksim, Tīšām nodarīts? Jā. Vai to kaut kādā veidā var pateikt? Man šķiet, ka ir ļoti grūti. Protams, ir grūti. Šī gadījumā es jau, protams, skatos, cik tas izmaksā. Man nav sastādīts tur kaut kāds tāds garantijas līgums, ka es tagad tur metos nost, paņemu apmēram garantijas maksu un saku, ka tu to esi pats salauzis, tu to esi pats salauzis. Šī gadījumā, ja jau tas klients to garantiju ir paņēmis, vismaz mani klienti, es varu pateikt, ka viņi tīšprāt lielākā daļa nelauž. Ja ir, tad arī to risina, bet parasti tas ir tīri mehāniskas lietas, kas notiek vienkārši, kas var būt un var nebūt. Jā, jo vienkārši es arī taisu savas mašīnas, es cenšos visu sataisīt pilnībā līdz galam. To es zinu. Jo ja tā mašīna atnāks apakaļ, vai es taču nevaru pateikt, piemēram, viņam nav nomainīts obsiksam un ir jāmaina, un tas cilvēks, viņš nopērk, viņš zina, kad viņu jāmaina, bet viņš viņu vēl garumā, velk, un viņi trūkst. Pašvaina? Pašvaina? Tā bet iedomājies, kā tas izskatās no viņa puses. Ja tu viņam neesi pateicis, tad tā ir tava vaina. Bet ja tu viņam pasaki, šo mašīnu pērkot, tev ir jāmaina zobsiksna, un es tev saku, to siksnu nevajag braukt tur ilgāk pa tik un tik kilometriem, tajā brīdī, ja viņš to nedara, tā ir tikai un vienīgi viņa vaina, ja tu to esi teicis. Protams, ja tu saki, es nezinu, tur 50-50, tas kā jau tā plača, man liekas, panākuma atslēga ir tieši tā komunikācija. To lietu paredzēšana, izstāstīšana un tā informācijas došana, jo cilvēki atcerās, ko tu saki, un ja šajā gadījumā tu esi pateicis, ka tā siksna ir jāmaina un viņa trūkst, un cilvēks rītīgi atcerās, ka tu esi uzsvērs, ka ir jāmaina, viņš nenāks pie tevis. Viņam būs, jo viņš atcerēsies, ka tu esi teicis. Varbūt es nezinu, man varbūt ir bijuši gadījumi, kad es tiešām neatceros, vai es teicu, vai es neteicu, un tad ir tāds, ko lai tagad ir bijuši tā, ka trūkst, kad saplīst dzinējs, nezinu, pēc mēneša vai nedēļas. Jā, pat ir bildi apakaļ. Nē, tagad jau ir tā, kad redz visas tās mašīnas, ko mēs ievedam, viņas iet cauri tam servisam. Agrāk varbūt tas tā nebija, tad tās iespējas bija vairāk, ka kaut kas notiek. Bet šobrīd ir diezgan tā, ka, paldies manai komandai, ka tās mašīnām tiek iziet cauri tā, ka tā iespējamība, ka kaut kas noplīsīs, būs mazāka. Bet ir bijuši tie gadījumi dažādi, kad aiziet kvēpa filtrs ciet, piemēram, ko tev grūtāk pateikt. Jo man šie cilvēki vienkārši nav tik ļoti izglītoti. Varbūt, nezinu, mēs kā servisa džeki, kas ir tajā auto jomā iešā, viņi jau reāli saprot tās apkārtējās lietas un saprot, ka ķēdes ir jāmaina, eļļa jāmaina, vispārējais, bet parastais cilvēks, cik esmu parunājis, tā vienkārši viņi nesaprot to. Vairumā es domāju, ka viņi vienkārši ir, viņiem, nezinu, ja panelī iedegās lampa, tad ir kaut kas jādara. Bet es dzirdu, ka brauc garām un tur, nezinu, trūbi nosprāgus, tur turbīnas, un viņš brauc, man viss kārtībā, kamēr lampa neiedegās, vai kas viņi neko nedzird. Nē, tas ir tiešām no klientiem atkarīgs. Un es, teiksim, tai savā darbā, ko es pirms tam jau teicu, ka es visu laiku mēģinu noslīpēt maksimāli to komunikāciju, lai es visas šīs lietas varu paredzēt. Un es jau arī parunājot ar klientu, es redzu, cik viņš ir kompetents, cik viņš saprot, jo ja jau cilvēkam ir kaut kāda izpratne par to mašīnu, par dzinēju, viņš jau tev uzdod jau pirms iegādes tos jautājumus. Kas ar ķēdēm, kas ar to? Cits atnāk vienkārši skatās, jā, man patīk braukt un viss, un tur viss ir labi, un tajā brīdī tu tam klientam, tu pat redzot, viņš neiedziļinās, viņam vienkārši vajag, lai mašīna brauc, un tajā brīdī, ja, piemēram, es viņu neesmu tajā servisā pārbaudījis, vai nezinu, jo man arī komisijā liek mašīnas tirsniecībā, un tad es skatos, kāds tas klients pretī, cik viņš ir zinošs, jo tajā sarunu procesā, kad tu runā par mašīnas stāvokli, apkopēm, par vēsturi, un ko tev tas klients jautā, viņš tur kas tur ar sprauslām, vai tur, teiksim, sprauslām tur nav dīzels apakšā, vai blīvīts ir nomainīts, vai tur viss šitās lietiņas. Tajā brīdī, ja tas cilvēks tev tādas jautājumus uzdod, tu saproti, šis saprot, kas ir kas. Tad viņam to komunikāciju pieeja varbūt detalizētāk tieši par to tehnisko pusi. Bet es, teiksim,
klientam, kuram nav izpratne ne par motoru uzbūvu, vai tur ķēdes sprausli, kas ir sprausli, vai tur kam nav tā izpratne, es nemaz netērēju laiku tur stāstīt par tām lietām, jo tam nav nozīmes, jo viņš tāpat nesaprot. Un līdz ar to, teiksim, tam cilvēkam, kurš nesaprot, viņš vienkārši nāk pie manis, viņš zina, reku, Robertam ir laba reputācija, es zinu, ka es pie viņa neiegrābšos, un es tad parūpējos par to, lai tas cilvēks to mašīnu pērkot, jūtās droši un lai tur tas ieguldījums nebūtu. Un, ja es, teiksim, tirgoju komisijas mašīnu tādam klientam, tad es pasaku, reku, ir iespēja šo mašīnu pārbaudīt manā servisā, un tā pārbauda maksā 35 eiro, bet šajai mašīnai es to rekomendēju, jo tas tev būs drošāk. Jo, tev, kā teiksim, nezinu, kurš nezina, es, protams, nesaku, tā kā tu vispār neko nesajēdzi, tad tā ir obligāti prasība no manas puses, bet vienkārši caur pareizu komunikāciju pasaku, šo mašīnas rekomendēju pārbaudīt, lai tu pēc tam justos droši, un lai nebūtu pēc tam mums jārisina kaut kādas lietas, no kurām mēs varam izbēgt tagad pirms tā darījuma veikšanas. Un tādam klientam es to rekomendēju, un man ir bijis pat tā, ka to komisijas mašīnu aizvedot uz pārbaudi, es pēc tam zvanu mašīnas īpašniekam un saku, lai tev veicas šo mašīnu tirgot pašam, jo tas stāvoklis ir tāds, ka es viņu pilnīgi noteikti neesmu gatavs tirgot, pirms tās lietas netiek saremontētas. Un tad, tā kā es arī savā praksē komisijā paņēmis mašīnu, un pēc tam pēc mūsu servisa pārbaudas arī klientam viņu devus atpakaļ. Protams, tur man nav laiks un resursi visas pārbaudīt, pirms es viņus sāku tirgot, jo tas ir milzīgs apjoms, bet tajā brīdī, ja ir pircējs, tad es pat rekomendēju tās komisijas mašīnas, kas pie manis ir ielikts pārbaudīt, jo tajā brīdī es nesabojāju gan savu reputāciju, gan arī pircējs to mašīnu, kā saka, nopērk vismaz droši. Jo, ja tai komisijas mašīnai, nezinu, tur pēc 2 nedēļām kaut kas notiek, viņš jau uz tevi skatīsies. Viņš uz mani skatīsies, bet es arī pie darījuma tad es pasaku, ja kaut kas notiek, atbildību uz šo mašīnu nav. Jo man tā interese 350 eiro, nekādā veidā nevarēs nosekt, ja tur man jānomaina motors. Un kāda man jēga tirgot, piemēram, komisijas mašīnas, izdarīt mašīnas īpašniekam labumu, iedodot pilno cenu par viņa auto, un pēc tam vēl veikt remontus par komisijas tiesu. Un tāpēc ir tā pārbauda servisā tam komisijas auto, lai tas pircējs būtu drošs un lai mēs izvairītos no tiem papildus ieguldījumiem. Bet tās jau, kas ir ievestās, tām nav vajadzība, jo viņas jau ir bijušas tajā servisā. Cik reāli procentuāli var pateikt, cik cilvēki nāk ar tehniskām zināšanām un cik ne? Tā būtu droši vien statistika, kas būtu tā jāapkopja. Zini kā, agrāk bija tā, ka tad, kad vēl nebija iekarota tā reputācija un to klientu tā kā uzticamība, tad ļoti daudz klienti ņēma līdzi kādu speciālistu. Protams, no malas skatoties arī kādi tie speciālisti bijuši līdzi, tur es arī varētu pakomentēt, bet katrs jau mēs uzticamies, kam mēs uzticamies. Un tad ir tā, kad agrāk, kad vairāk tie klienti brauc tieši līdz ar vai nu servisa meistaru vai ar speciālistu, kurš to mašīnu tā kā palīdzēja pirkt. Un es arī tad priecājos, jo es bieži vien no tādiem cilvēkiem arī iegūstu kaut kādu vērtīgāku informāciju, ko skatīties tajā procesā, ka es attīstījos. Bet šobrīd jau ir tā, ka es, godīgi sakot, varu strādāt ļoti viegli, jo man nav jāpierāda, ka es neesmu blēdis. Man tas nav vairs jāpierāda. Es jūtu to, ka cilvēki, kas nāk pie manis, viņi zina, ko es daru, kā es daru, kādu atbildības uzņemos un kāds ir mans tas ilgtermiņa redzējums tam manam uzņēmumam. Un tādēļ es šobrīd arī pēc tās 10 gadu darbības jūtu, ka man jau tā klientu plūsma jau ir organiska. Man nav jāmeklē pēc klientiem, man nav papildus jāieguldās tur reklāmā, lai pierādītu, ka es tur cenšos, ka es esmu godīgs un ka es tur netaisīšu kaut kādas slēpto defektu. Nemēģināšu noslēpt tos defektus. Un tad tajā brīdī es šobrīd jūtu, ka man jau arī kā autotirgotājam ir vieglāk strādāt. Jo sākums bija grūts, un sākums, es pieļauju, visiem ir grūts, kamēr tev tā kā atpazīst, kamēr tu iekaro to tirgu, kamēr par tevi sāk veidoties atsauksmes. Un es varu jebkuram, kurš vispār tagad domā uzsākt auto biznesu, es pateikšu uzreiz, pirmie 5 gadi ir vissvarīgākie, jo pirmie 5 gadi pateiks, kādi tev būs nākamie 10. Jo, ja tu 5 gados visu sačakarē un, teiksim tā, nesniedz to labāko kvalitāti, pēc tam būs vienkārši grūti. Bet, ja tu tos 5 gadus pārvari, tās problēmas risini un noslīpē tieši to savu,
tā kā prasmi tirgot tās mašīnas un to atbildību tajā brīdī, tad viss ir. 5 gadi man šeit ir kāds jaunietis domā. Tev visur sociālās tīklos tur rāda pēc mēneša, jau tev ir miljons. 5 gadi jaunietim, tas jau liekas kosmos. Nē, nu labi, šodienas laikā, protams, ir ļoti daudz dažādu veidu, kur tev var vienkārši paveikties, tur nezinu ar AI vai nezinu ar kaut kādām investīcijām, kur brīnumainā kārtā kaut kas izšauj, un tu varbūt var no 1000 uztaisīt 100,000 kaut kādu sapņu. Sakritība pēc. Jā, bet, protams, ar autobiznesu tas ir laikietilpīgs process un skaidrs, ka ir kaut kādas riskantākas lietas. Es arī nenoliekšu, es, piemēram, arī citreiz pariskēju kaut kādās blakus lietās ar brīviem līdzekļiem, tā kā investēju vai tajā pašā kriptovalūtas tirgu un ir, ka tur izšauj un izšauj ļoti labi. Un, protams, tajā brīdī, nezinu, cits jautāt, ko tu vispār mašīnas tirgo, ja tā iet, bet, zin kā, tai savā veidā arī jābūt, manuprāt, sirds lietai. Man tas patīk. Man patīk tā sajūta, ka es klientam atdodu atslēgas un ka viņš smaida, viņš staro, viņš ir priecīgs par to pirkumu. Jo mašīnu jau tu arī nepērc katru dienu, un es jau gribu atstāt to foršo emociju, kad tas auto pirkums iegāda viss tas process, ka viņš tāds saviļņojošs un foršs nevis. Kā saka, lielai daļai, kam ir bijuši droši vien, kas arī skatās, kad tu nopērc mašīnu, un tad tev sākās tas saucamā melnā līnija, kurā tev ir, kā saka, jācīnās ar to pirkumu, ko tu esi paņēmis. Jā, piemēram, tirgojot privātajiem kaut kādas mašīnas, tā sākumā tie cilvēki nāk ar tādu negatīvismu. Uzreiz kas par defektiem, tur tās ir, es redzu, pilnīgi pieris. Tu baudi to sākumu. Tā pieri sarāvusies. Zin kā, viss tas liekas, tas pirkums, viss tas, kā tu neja priek, jā, šo auto, bet viņš iet bez mazai pa vārtiem iešā un domā, kaut man neiesmērēt. Tāpēc, ka Latvijas tirgus ir tāds. Diemžēl, bet viņš tāds ir, jo tas mūsu tirgus tos gadus ir balstījies lielā daļā, tīpaši lielpilsētā Rīgā, cik es esmu dzirdējis, viņš tā arī tiek veidots uz apčakaru. Pa lielam. Un, protams, tas vidējais pircējs, viņš grib lētu un pilnu komplektāciju. Tas ir, jā, lai viņš iebrauktu sētā un visi kaimiņi teikt, ej, tu nost kādu mašīnu, jā, viņš varētu pateikt, un jā, es šito mašīnu nenopirku pa 15 štukām, bet pa 10, un viss, kur pa tik labu cenu tu tādu mašīnu dabūji. Tas ir tas, ko tā kā visu laiku gribēja, bet jau tie cilvēki, tā kā, zin kā, kas ir iegrābušies vai ko, viņi jau meklē alternatīvas, kur ir drošāk, kur ir labāk, un es pilnīgi noteikti varu pateikt, ka šobrīd tā panākuma atslēga būs tikai un vienīgi tas, ja tu tur kvalitāti. Un, protams, sākumā ir grūti nodrošināt to kvalitāti, jo tu arī nevari paprasīt to ciparu, jo viss nāk pie tevis apmēram ar to skepsi. Ko tu te tirgo šitādu cenu, kas tu galīgi SSA var nopirkt 1500 lētāk tādu pašu. Un tajā brīdī, teiksim, caur to komunikāciju ar smaidu, tu saki, teiksim, arī klientam, es, piemēram, dažkārt pat atklāti pasaku, kāpēc man tā mašīna ir to 1500 dārgāk. Es saku, ienāc iekšā internetā, paskaties, ko tās mašīnas maksā ārzemēs. Un tad, teiksim, zini, cik man jāiegulda, es samainīju zobsiks, un tas man maksāja 400 eiro, es viņu atvedu, tas man maksāja 600 eiro. Un tu tiešām atklātā valodā pat tam klientam pasaki, kā tam tavam produktam, kuram ir tas 1,5 dārgāks, kā tā cena veidojās, bet saki, bet šī mašīna, kas ir 1,5 dārgāk, viņai viss būs kārtībā. Tas, kas būs pa to 1500 lētāk, es varu dot garantiju, ka to 1,5 tu ieliksi, bet finišā tu brauks ar sliktāku mašīnu nekā ar manējo. Tu būsi ielicis to pašu, bet, un tajā brīdī, ja to cilvēku komunicē un viņam parāda, jo es arī nebaidos, piemēram, ka man atnāk skeptisks klients, saka, bet ienāc ofisā, es tev parādīšu izsoles cenas, tās, par kurām es varu pirkt auto tirgotājs. Tev pat tām mašīnām nebūs piekļuva, bet nāc paskaties, ko es maksāju par kvalitatīvu preci. Un man ir bijuši arī tā, ka man klients, piemēram, ka jau, teiksim, arī tā reputācija iekarot ir tā, ka klients pats ir atradis, piemēram, mašīnu, tur nezinu, citā placī Latvijā vai Eiropā vai kur, un viņš griežās pie manis, lai es nokonsultēju par to, kāda tā mašīna ir. Un tajā, teiksim, arī ļoti daudz mašīnas tieši es sludinājumos pārbaudot, es viņus izbrāķēju, pat nebraucot skatoties.
Es pārbaudu tur datubāzes, paskatos kaut kādas vēstures arhīvus, vai Zviedrijā ir ļoti forša mājaslapa tāds kāra.info, kur tu Zviedru mašīnai iesitot viņu numuru vai mašīnas reģistrācijas numuru, tu redzi pat cik viņi tur reklāmā ir tirgojusies. Tu pat pa lielam var redzēt, cik tas pārdevējs savu interesi apmēram ir uzlicis, ja viņš vēl nav nokaulējis tam pārdevējam tur Zviedrijā. Tā kā tas viss ļoti, tā kā klientam liek saprast, kā tā cena veidojās, un, ja tu argumentēti to pasniedz, tad vienam, otram, trešam, un, protams, kad tie darījumi jau tev ir vairākos simtos vai tūkstošos bijuši, tad paliek vieglāk. Vienkārši, kad es tirgoju to kabrioletu, es viņu tur garāžā skrūvēju un tā tālāk, tā izpulēju, tad viens onkulis atnāk. Šie ir garām, šis pārdošana ir? Es tā, jā, būs cena kaut kā 2700, es nosaucu. Viņš saka, kā? Es tikko zāles pļāvēju nopirkt par 2500, un tu pārdod kabrioletu, un viņš spīd un laistās, un viss ir kārtībā uztaisīts apkopes par 2700. Nevar būt. Pa cik tu viņu nopirki? un šādā stilā, un viņi nemaz tā kā netic, vai... un tad viņš izbrīnīts ir un skatās uz to mašīnu. Tur tā ir, ka naudai šodien ir pilnīgi cita vērtība nekā viņa bija varbūt arī 10 gadus atpakaļ, kad es sāku. Arī tajā pašā sākumā, kā es teicu, tur pa 50 eiro komisiju. Pa lielam šodien ar pa 50 eiro uzsākt auto komisijas tirzniecību. Tur bankrots vienkārši man nesēs sapēdīs vairāk nekā tur tā komisija atnāk. Tā kā, protams, laika mainās un tā pirktspēja tai naudai. To pašu jau tu vari parunāt arī par tiem pašiem nekustamiem īpašumiem. Tu varēji kuldīgā dzīvokli nopirkt 10 gadus atpakaļ pa 15-17 tūkstošiem eiro. Tagad bez 40 pa lielam nav opcijas. Un tas pats jau arī atspoguļojas autotirgu. Jo tagad jau, teikšu tā, pēdējos 4 gadus, tas, piemēram, tas 3. sērijas Bembīts, kā viņš maksā to 4,5, vai tas Audi A6 maksā arī to 5,6, tā viņš maksāja 4 gadus atpakaļ, un tā viņš maksā šodien. Bet tas, ka viņš ir palicis 4 gadus vecāks auto un ir nākuši vēl jauni modeļi, nav starpība. Tā mašīna maksā vienu cenu visu laiku. Tu tāpat arī kaut vai to, 2005.6. gada X5, ja viņš ir daudz maz jēdzīgs, viņš tos 3, 4, 5 tūkstošus, tajā amplitūdā viņš tur grozās. Tieši tāpat situācija bija 4 gadus atpakaļ, bet vēl, teiksim, tos 7 gadus atpakaļ, bija tā, ka tā mašīna, viņa palika lētāk. Gadi gāja un viņa bija reāli, tu varēji redzēt to cenas kritumu. Tagad, teiksim, tieši uz to vecāko gadu segmentu cenas kritums nav. Kad sākās tas lielākais kritums? Piemēram, tu nopērci jaunu mašīnu, cik gadu paiet, vai kilometru, vai kā to rēķini, kad ir, šī ir visizdevīgākā cena pretī vērtībai? Pirmais jau kritums ir tā, ka tu izbrauc pa salonu vārtiem ārā un viņi vairs nav jauna. Tur, es teiktu, 10% tas ir šitā, lai tu viņi varētu, piemēram, ja mašīna maksā 40, tad pa 36, viņi varbūt 37 tev kāds būs gatavs nopirkt ar kaut kādu mazu nobraukumu. Bet, es teiktu, tas straujākais jau ir tie pirmie kaut kādi 3 gadi, 4. Tajā ir tas straujāk. Un pēc tam jau viņš tā kā izlīdzinās un arvien mazāk. Tā es redzu, jo, teiksim, to pašu, ja mēs šodien paskatāmies, piemēram, ko maksā 19. gadā vai 18. gadā, tur, piemēram, Audi A6, šobrīd tirgu viņam cena 25. Viņš jauns maksāja kaut kādu 55, 60, apmēram. Tad procentuāli tas cenas kritums, pa 50-60% 5 gados. Apmēram. Jā, vienkārši domāju, kāds būtu tas izdevīgākais, lai cilvēks saprot, kāda ir izdevīgākais brīdis. Pirkt? Jā. Tomēr to jauno mašīnu. Es teiktu pēc cipariem, bet tagad ritīgi, bet tas būtu tā. Es skatos, izsolēs, piemēram, parādās tās leasing mašīnas pēc 3-4 gadiem. Tas cilvēks, kurš viņam jaunas, viņš maksā to savu leasing maksājumu, viņš viņu laiž tirgu. Un, teiksim, tās 4-gadīgās, 5-gadīgās mašīnas, viņas tirgoja diezgan daudz. Un tur vismaz izsolēs tie cipari ir sulīgākie tām mašīnām. Tirgu, uz kurām tu vari gan dabūt kā autotirgotājs interesi, gan arī tā cena. Tas kritums ir. Jo tas pircējs, kas viņu dod atpakaļ, viņš ir pieredzis maksāt tur tos 400 vai 500 eiro mēnesī Eiropā. To viņam maksā tā viņa jaunā mašīna, un ik pa 3, 4, 5 gadiem viņš vienkārši viņu grib pamainīt. Un viņš maksā to vienu maksājumu, pēc tam
tālāk, cik viņam atrēķina no tās jaunā auto iegādes, viņš jau tur vairs neņem. Viņam interesē atkal tas ikmēneša maksājums, un tur vai viņam, teiksim, no līgazinga norēķina 15 vai 20 tūkstoši. Tas piečuks tur uz to līzinga termiņu atkal, tur mazāk jūt, un tur arī tā starpība veidojās, ka, piemēram, to 20,000 vērto mašīnu viņam novērtē pa 15, tad izsoli viņi ieliek pa 16, tad tirgotāji viņu uzsoli līdz 17, un tālāk jau tā cena, tad to 20 arī izveidojās tirgu jau pie gala pārdevēja, un tad tur, teiksim, tajā ciklā pa to 15 atdodot klientam, pa 20 viņi pārdodot mūsu placī, tad tur viss, kā saki, pēduši, un arī klients saņēma slēgt mašīnu. Vairumā ņem līzingā mašīnas? Vispār, es tagad tev varu pateikt pagājušā mēneša statistiku līzingos. Man gan, teiksim, no apgrozījuma puses man bija līzingos, un tas bija kaut 200,000. Tātad, tur apgrozījums bija bišķi pāri pa 400 pagājušā mēnesi, augusta mēnesī. 400,000 apgrozījums. Mēnesī bija, jā. Tas bija labs mēnesis. Tas skaitās labi. Tas bija labākais mēnesis vai bija šo labāk? Apgrozījuma ziņā tas bija labākais īstenībā. Augusts bija ļoti labs. Kādi ir tie karstākie mēneši? Godīgi sakot, man tieši tā statistiski augusts, septembris, oktobris un arī novembris. Tie, man liekas, kaut kādi tie tirgus, kas bērni sāk skolās iet. Man liekas, personīgi man liekas, ka ir otrādāk, ka tas ir kaut kāda pavasara, jo viss tā kā atmostās un ir tā enerģija. Jā, tas ir vairāk tā ziema ir klusāka, un tad ir atkal tas pavasars, bet man kaut kā pēdējā laikā jau ir tā, kad arī tie klusie mēneši, teiksim, ziemā, man jebkurā gadījumā ir apmēram tās 25 mašīnas, līdz ar to, teiksim, vai tev aiziet 40, 25, teiksim, tad tie 15 auto mazāk, tas skaitās tas klusais mēnesis, bet jebkurā gadījumā, visu cauri gadu jau tās mašīnas iet. Protams, tad, kad tev, piemēram, tagad augustā aiziet tu pie 50 mašīnām, tā liekas, protams, tad 25 vai ir starpība, gandrīz uz pusi. Redzēs, vēl gads vēl nav beidzies, tad jau redzēs, kāda būs tā statistika. Bet pagaidām tas apjoms arī ir tieši no tiem pasūtījumiem un arī tieši no sociāliem tīkliem, no TikToka un tīri no tās atpazīstamības par to, ka vispār tāds pakalpojums ir, jo daudzi to pakalpojumu nesniedz, jo kā darbs meklēt tiem klientiem mašīnas, tas ir sarežģītāk nekā pirkt, teiksim, vienkārši priekš plača. Jo placim jau tu izdomā, kas tev saist, kāds tur ir cipars, un tu pats izdomā, vai tev viņš pa to cenu ies vai neies, un tad jau tirgus to parāda. Bet tad, kad tu meklē klientam, tev jau pa lielam jāizpatīk tām klienta kaprīzēm. Kā tieši tu meklē tieši, tev pasaka, nezinu, man vajag X5, tālāk, kas notiek? Protams, norunā arī cenu vai ko? Jā, principā ir tā, ka tagad tu, teiksim, tu būsi mans klients, un tu tagad pie manis atbrauc un saki, Robert, es gribu X5, tur, teiksim, no 10. līdz 12. gadam facelift modeli, teiksim, kaut ko šādi, kas ārā stāv. Un ko tu man vari piedāvāt? Un tad es viņam prasu. Ir krāsai nozīme, kādu to mašīnu tu gribētu. Viņš saka, jā, es gribētu melnu vai tumšu pelēku. Daudz cilvēku to krāsu, Ir cits, piemēram, viņš saka, krāsai nav nozīmes, galvenais ne balts. Piemēram, jā, viņam der pilnībā visas pa lielām, bet baltu viņš negrib. Tad es fiksēju krāsu, tad es prasu, ir svarīgi, kāds ir dzinējs. Tur, piemēram, 3-litrīgs dīzels, bet ar 2 turbīnām, ar kādām jaudām, tur 180 kW vai 225, vai tu tur gribi X5, 50D vai, tur vienalga kādu to modeli. Daži saka, nē, es gribētu to tur, piemēram, standarta trīnieku dīzeli, parastu. Un tad, protams, tu jautā vēl tur no komplektācijas, vai tu tur gribi kēles, tur komforta sēdekļus, tur ādas salonu pusādu, alkantaru ar kamerām, tur ksenonu gaismām, vai tu tur gribi automātiskās tuvās tālās, atpakaļ skata kameras, parkings. Tu izrunā to komplektāciju, kādu viņš grib. Un tad cits saka, zin kā, jo pilnāks, jo labāk. Bet, ja tur nebūs tā kamera, vai ja tur nebūs sēdekļa apsilde, vai nebūs tas komforta krēsls, pārdzīvošu. Cits saka, es gribu tur adaptīvo kruīzu, un ja man nebūs soft close, tad tu man vari viņu nesūtīt. Apmēram arī tā ir. Tā kā, tu jau izproti to klientu, un tajā brīdī, kad tu esi izpratis to klientu vajadzību, tad tu nonāc pie tā, un kāds ir tavs budžets. Tieši pasaka, no 8 mēs varēsim iekļauties, tad es tā saku, tur ir durvis. Bet, ja, piemēram, viņš saka,
kādu man rēķināt. Un tāds jau klients man šķiet interesantāks, kurš jau argumentētu, es zinu, ko es gribu, bet ar ko man rēķināties, kas notiek tirgu. Un tajā brīdī es palīdzu, un tad jau mēs veicam tādu kopīgu tirgus izpēti, analīzi, kas vispār tirgu šobrīd notiek. Un tad parasti tur ir lēti šroti, ir labas cenas, bet tās mašīnas tu apsties, viņas nav dzīves jau reklāmā. Tu jau uz vietas tur apskaties kopā ar klientu? Vai? Jā, man ir, teiksim, arī ofisā man ir lielais televizors, uz kuras nošēroju savu datoru monitoru, un tad mēs kopā ar klientu izpētam to tirgu. Un tad skatoties, tad mēs paskatām kādas cenas, un tad viņš arī redz, kad, piemēram, tie mazie nobraukumi vai rītīgie sterilie eksemplāri arī var maksāt, tur, piemēram, 20 un vairāk tūkstoši. Un tad viņš tā saprot, bet ārzemēs arī šitā 12. gada iksiņa arī pa 20 tirgo. Tajā brīdī viņš redz, kāds tas tirgus ir, ka ir arī tie labi eksemplāri, bet tur cipars ir pilnīgs kosmos. Un tajā brīdī mēs nosakām, viņš saprot, viņš saka, piemēram, lai man būtu tāda laba mašīna un nebūtu baigi ieguldījumi, es būtu gatavs, piemēram, tērēt 15. Tajā brīdī es saprotu, ja to 15 mēs rēķinamies, un tad es meklēju. Un tad tas pircējs novērtē to, ka arī, ja es atrodu variantu izsolē vai tur reklāmā, es rādu cenu, par kādu es viņu varu dabūt. Es neslēpju to ciparu, es nesaku, šis tev 15, es viņu reāli pa 11 dabūju. Un tur baigo vārku sev uztaisīs. Man ir fiksēta pakalpojuma maksa, kas šobrīd ir 730 eiro, un man nav starpība, vai es tev mašīnu vedu pa 5, 15, 50 vai 500 tūkstošiem. Es izdaru to darbu izvērtē. Protams, liekas jocīgi, ja es vestu mašīnu pa pusļimaku un paprasīt 700 eiro par darbiņu. Bet principā tā es šobrīd esmu nopozicionējis sevi. Tā arī klientam tas cipars šķiet saistošs pret to atbildību darbu un arī galvenokārt zināšanām, jo pērkot tās mašīnas attālināti, lai neiegrābtos, tās zināšanas jau ir galvenais. Un šobrīd ļoti labi strādā WhatsApp. Tu vari uzfilmēt video, sataisīt papildus bildes, pieprasīt to pārdevējiem. Galvenais ir saprast, ko tie pārdevēji prasa. Ko tiem pārdevējiem paprasīt. Jā. Kāda informācija saņem, piemēram, tagad ļoti karsts temats ir ekoloģija un kvēpu daļiņas apskatē. Tad šobrīd visām mašīnām virs 13. gada es visiem pārdevējiem prasu nofotografē man izpūtēja galu. Ja tas izpūtēja gals ir melns, tad es saku, nē. Tad saraksts arī melna. Jā, tad pa lielam risku netaisam un neņemam to mašīnu, bet ja es redzu, ka izpūtēja gals ir tīrs, tad jau tas ir pirmais rādītājs. Protams, viņi var izmazgāt un tur var visādi apiet. Ja viņi iztīrīs. Jā, tas viss ir darāms, bet to es prasu un pagaidām, es teikšu, ļoti veiksmīgi. Un es arī tagad iegādājos pats šo daļiņu mērāmo, lai es arī iepērkot vietējās mašīnas. Ja, piemēram, man atbrauks klients tur ar 15. gada auto un gribēs dot pretī, tad es varēšu šo mērījumu veikt un būt drošs, ka es neiegrābjos, ņemot tādu arī mašīnu pretī, kā pirmo iemaksu. Jā, daudz dod tās vecās mašīnas. Tur atkal komunikācija un dažādu variantu piespēle klientam. Pirmais variants, tu viņu var dot pretī kā pirmo iemaksu, bet rēķinies, ka tas vērtējums pa mašīnu būs apmēram 70–80% no tirgus cenas. Ja tu, piemēram, neapvainojās uzreiz. Tie ir mani noteikumi. Tu jau vari man nedot. Tie ir mani kā uzņēmēji noteikumi. Ja tev tie noteikumi nesaista, tur ir labi, tik rupīgi, nē. Bet es piedāvāju, ir divas opcijas. Ir 70–80% no tirgus cenas. Tātad, principā, ja mašīna maksā tur, piemēram, 10 000, tad es pasaku 7–8 000, es uzreiz rēķinos pa to cenu, es to mašīnu, principā, ņemu uzreiz. Jā. Un tad es piedāvāju otru opciju, ka tu viņu var atstāt komisijas tirdzniecībā. Tad, ja viņi maksā 10, es viņu, teiksim, tirgošu pa 10 350, bet tu tos 10 dabūsi uz rokas, bet tu viņus dabūsi tad, kad es viņu pārdošu. Bet man nav jāiegulda nauda, attiecīgi es tev varu visu pārdošanas procesu parūpēties, bet tev jāsagaida. Bet tad mēs atgriežamies pie tās lietas, bet klients saka, bet man nepārdodot veco nesanāk tas jaunais. Un tad es saku, ka mēs, piemēram, varam piesaistīt finansējumu, un es arī šo gadu laikā iekaroju sadarbību ar aizdevējiem, un man ir iespēja dot savu lielo atlaidi, kas būtu 6,9% gada likme aizdevumam, kas ir 0,5% mēnesī. Un tad es viņam pasaku, ja tev tas 10 trūks tā jaunā auto iegādēji, paņem tos 10 000 aizņēmumu,
Tas tev maksā 0,5% mēnesī, ja 50 eiro. Tātad, ja mēs tavu komisijā auto notirgosim 3 mēnešu laikā, tev tas līgums izmaksās 150 eiro procentos, plus kaut kāda noformēšana. Tā parasti tur ir kaut kādi 2,5–3%, tātad 250 eiro. Tātad sliktākā variantā pie tāda scenārija, ja mēs to tavu auto tirgojam 3 mēnešus, tev, teiksim, tas līgums, tas aizņēmums izmaksās 350 eiro. Bet tas, jebkurā gadījumā, nebūs 2 vai 3 tūkstoši, ko es tev došu mazāk jau startā. Un tajā brīdī tas, piemēram, klients tā padomā, finansējumā es varētu paņemt, ja es pārdodu mašīnu, es viņu varu atdot. Diezgan loģisks piedāvājums. Un tad man ir klienti, kas paņem to finansējumu ar mazu procentu likmi, tad šo mašīnu, teiksim, jauno nofinansē to trūkstošo daļu, un tālāk atstāja, kad atbrauc jaunai mašīnai pakaļ, to savu mašīnu atstāja tajā komisijas tirdzniecībā. Un tad, kad komisijā viņi ir pārdevuši pa tirgus cenu, loģiski viņiem ieskaitot tirgus vērtību viņa kontā, un viņi atdod aizdevējiem to aizdevumu, un attiecīgi viņi ir tikuši pie savu jaunā auto, par ļoti veiksmīgu cenu pārdevuši savu veco auto, un saistības viņiem ir bijušas tikai uz to periodu, kas bija nepieciešams, kamēr tirgojam to auto. Un tajā brīdī klients ir priecīgs, finišā viņam ir vairāk naudas kabatā, es esmu sniedzis labu pakalpojumu, parūpējies gan par mašīnas iegādi, gan par pārdošanu, un nopelnījis gan komisiju, gan arī par atvesto auto. Un tādā veidā tas modelis strādā ļoti lieliski. Es domāju, ka es tikko atklāju ļoti tādu svarīgu niansu autotirdzniecībā, kur daudz tagad, kā es par šito neiedomājos. Bet jā, tāda varianta. Un tā es piedāvāju tās opcijas, un pa lielam pircējs izvēlās, kas viņam ir saistošāk. Jā, jo man tā šķiet, kad atved uz to plācu to mašīnu, tur uzreiz nosauc to zem tirgus vērtību, un viņš tur pilnīgi sēja atkal ir pieri kopā, viss beidzās. Nē, tas jau ir, kāda tev ir komunikācija, jo es neļauju klientam ilgstoši būt tajā dusmu stadijā, ka es tā saku, bet ir vēl viens variants. Tu vari nedot man par to lēto cenu, bet tad ir šis, ko es iepriekš minēju. Tāds tas process, mēs varam iet tādu ceļu. Vai varat paši ielikt tirgot, es jums kamēr meklēju, jūs mašīnu tirgot, varbūt jums pārdodās, vienīgais jāaiziet un jaunā vēl nav klāt, tad ir tas kaut kāds brīdis jāizdomā, kas būs tas pagaida auto. Citam varbūt ir kāds rezerves auto, viņam tas nesatrauc, viņš pat, katram jau tā apstākļu situācija ir dažāda, bet es teiksim, kā uzņēmējs, es vienkārši piedāvāju visus tos scenārijus, kurus mēs varam iet, un klients izdomā, kas viņam ir saistošāk. Protams, ir arī tā, ka es esmu gatavs citreiz uz maiņu iedot lielāku to ciparu. Līdz ar to tad es skatos pēc apstākļiem un dod tās opcijas dažādas. Un tās mašīnas, protams, kuras man ir zināmas, piemēram, kuras es esmu savulaik tam klientam pārdevis, tam es arī to vērtējumu sniedzu augstāku. Un ja viņš vēl pie manis ir apkalpojis, man tas risks ir mazāks, jo tie 20% var pateikt, 10% ir principā tā interese, ko vajadzētu tīri placim, un 10% ir tas risks. Uz to mašīnu, protams, es viņu arī izvērtēju. Jo, protams, ja tu man atved mašīnu, piemēram, kas tirgu maksā, piemēram, 10, bet tur ir jākrāso abi spārni, rūsas liekšņu galos, jāpulē virsbū, ķīmiski jātīra salons, jāšujas šoferis ēdeklis, nodil uz stūri, nestrādājošs kondicionieris, zūd jaudu un pilns kvēpu filtrs, tad es arī to 10 000 vērto mašīnu varu novērtēt pa trinīt, jo viņi vienkārši ceļams objekts. Un tajā brīdī tad pircējs domā, baigi, es esmu nolaidis laikam to savu mašīnu tā. Tā kā tas viss jau jāskatās objektīvi. Galvenais tā runāšana ir izskaidrošana, jo... Tas, ko es teicu pašā mūsu sarunas sākumā, ka komunikācija, labam autotirgotājiem komunikācija, manuprāt, ir visu panākumu atslēga. Kā tu izrunā šīs lietas un kā tu paskaidro to savu pozīciju, kāpēc tu tā dari un kāpēc tu vērtē tieši tā. Jo pa lielam pircējiem jau interesē, ka tu argumentēti pamato to savu domu. Nevis, ka tu vienkārši, es gribu uzvārīties uz tavu mašīnu 3 štukas, tāpēc es tev dodu 70% no 10 štukām, lai man būtu trinīts uz tavu mašīnu. Tā tas nestrādā. Es domāju, ka tie cilvēki, kas nav reāli ar tevi saskārušies, kas ir tie TikTok komentātori, viņi tā arī domā. Ka tas trinīts ir tāds tīrs trinīts, kas tev... Tu viņu tā paņem. Protams, ļoti daudz arī visticamāk ir tādi tirgotāji, kas tieši tā arī strādā. Ka viņi absolūti nedara neko. Labākā variantā izsūta salonu un sataisa smugas bildes un ieliek reklāmu. Un par to grib dabūt to trinīti. Bet es atkal par to starpību cenšos arī sniegt visu to kvalitāti, servisu, sagatavošanu, iziešanu cauri un to vispārējo, kas arī loģiski to naudu arī maksā. Cik reāli ilgi
piemēram, tu nopērci mašīnu, un cik ātri viņi pārdodās? Vidēji. Cik ilgi ir jāgaida? Vai tas ir pēc modeļa? Laba statistika ir mēneša laikā. Tā ir laba statistika. Ja, teiksim, mēneša laikā mašīna aiziet, tas ir ok. Slikta statistika ir 4 mēneši, 5. Jo vienkārši visas mašīnas, un palielam mēs esam 95% visu notirgojas ar tevīm. Okay. Un viss aiziet ļoti ātri. Pats redz, kad pēc pāris dienām tu jau man zvani, kad jāsūta rēķins. Tāpēc, kad man tavas mašīnas prezentēt un tirgot ir ļoti patīkami, jo tu esi to darbu tur ieguldījis, un tajā brīdī, kad tu to darbu esi ieguldījis, ir ļoti viegli tirgot to tavu auto, jo es par viņu jūtos pārliecināts. Un ja man ir pārliecība, es arī māku to savu pārliecību caur komunikāciju iedot tam pircējiem. Un tas stāsts bija arī tieši par to Bembīti. Tieši tas gadījums. Un bija ķibelē viņam pēc kaut kādu laiku. Jā, un to trubiņu pa lielam uzlika apakaļ un viss kārtībā, un klients joprojām priecīgs. Bet tajā brīdī, kad tā ķibele ir zvans mums, klients tā ir bijusi vienīgā ķibele, kas ir bijusi manā mašīnā, vai ir bijusi vēl kāda? Vai tev ir bijuši tik daudz, ka tu neatceries? Zini kā, šitādas trubiņas, kaut kādas nianses, lampiņas, tur riepspie, tie ir sīkumi, ar kuriem es tiek galā, es tur tavu laiku arī tur netērētu. Es to atrisinu un, kā saka, viss ir fine. Bet tā grūti pateikt, jo, protams, ikdienā jau, kad tev iziet tas mašīna apjoms cauri un paralēli par ko servisāt, tur, protams, man ir servisu vadītājs, kurš pamatā domā, bet tāpat bieži vien ir kaut kādas lietas, kuras tam pašam servisam ir jāsaskaņo ar mani, lai pieņemtu to lēmumu, kā tad mēs darām, vai mēs tur sūtam to automātisko kāru pa 2 pakām vai mēģinam pa 1,5 taisīt, Tur tie ir tie lēmumi, ar kuriem es saskaros. Tā kā ikdienā tur tā baigi izšķirot, kuras ar tavām vai kuras ar citiem partneriem vai komisijām. Jo vienkārši par to ātrumu es domāju tā, ka, kad es to mašīnu taisu, es zinu apmēram tās lietas, kas tur ir, kuras izskatās tā 50, kas būtu jāmaina, bet īsti negribās. Un es izdaru tā, ka šito lietu viņi varētu palikt, es viņu nemainu, un mašīnu nevar pārdot. Viņi vienkārši netirgojās. Bet tiklīdz es izdaru visu perfekti, tā kā es redzu, ir 100% viss no manis, ko esmu ieraudzījis, viss izdarījis, viņi pārdodās vienkārši širā. Un es vēl pateikšu, tajā brīdī, ja tu zini, ko tu neesi izdarījis, tev viņi psiholoģiski arī ir grūti tirgot. Tu viņu netirgosi tā, kā tu viņu tirgos, ka tu točni zini, ka viss. Jo tas arī ir no paša atkarība. Es arī, piemēram, ja es jūtu, ka kaut kas līdz galam nav, es jūtu, ka man sirdsapziņa to mašīnu neļauj tirgot, es jutīšos daudz labāk, ka es tam klientam pazvanīšu, pateikšu, jau zinu, kā ir, bet te ir tā lieta jānovērš. Es zinu, ka nav patīkami to dzirdēt, bet tas ir jāizdara, lai es tev viņu veiksmīgi tālāk tirgotu. Jo citreiz jau arī man tam pasūtījumu auto vai tam atvestajam, es atvedu un es redzu, ka nav smuki. Kad nav smuki un tur ir mana kļūda un es to neesmu noskaidrojis. Tajā brīdī tās sarunas sākumā viņas pārvarēt ir grūti, jo tu visu laiku savā galvā domā, kā klients to reaģēs. Ja viņš pateiks, ka es to mašīnu vairs negribu, šitādu tu man atved, bet kad tev organiski tas bijis ir tik daudz reizes, tu esi vienkārši pārkāpjot tām lietām, visu laiku pāri, tev pēc tam jau tu vienkārši tu zini, ka tas ir jādara, tā jābūt pareizi, un tev ar to problēmu jātiek galā, un no viņām nevajag mukt. Un man pierādījies, ka no problēmām nevajag mukt. Viņas vajag runāt un risināt. Jā, tieši tā tajā mašīnām. Es zinu, ka viņi zina, kā neviens nepamanīs, neviens nezinās, bet tu zini, ka viņi tur ir, un viņas laika grauž katru dienu, tu atceries, un, piemēram, arī man bija brauks tam ar Golfam, tam kabrioletam, tur nebija aizmugurē. Izpūtējis strādās klāt kaut kur, un es zināju, ka tā problēma ir, un tāpēc viņi varbūt nepārdevās. Tur 2 mēnešus, un tad es viņu atbraucu šeit, tur sataisīju visu līdz galam, un viņi pārdevās. Tieši tā man strādā, es nezinu, tā ir kaut kāda veiksmes formula vai kas, bet pēdējā laikā man tieši tā ir arī veicies, ka es izdaru pilnībā visu perfekti, tā kā es gribu savu mašīnu, un arī es uztaisu to apkopi, lai arī es būtu pārliecināts, kā es viņu varētu lietot savā ikdienā. Mana šobrīd arī tā doma ir tāda, ka
neatkarīgi, vai man tā mašīna pēc tam varbūt jātirgo ir pa 1500 dārgākā, pats dārgākais piedāvājums SSA, bet kad cilvēks zina, ka viņš pie manis, ja tā ir mana mašīna, viņš saņems to kvalitāti. Un tirgus ir tik piesātināts ar piedāvājumiem, ir pilns un opcijas ir, bet, teiksim tā, būs ļoti viegli arī to darīt tajā brīdī, kad ir tas laiks pagājis un kad ir tā reputācija. Un man tā reputācija ir, tā jāsargā, tā ir svarīga, jo mūsu tajā mazajā valstī, ja tev ir laba slava, tad lielam pārējais viss jau notiek organiski. Man šeit tā labā slava iet uz 5 km/h un tā sliktā uz 200. Jā, tāpēc arī es visiem klientiem saku, ja ir plāns celt neslavu vai sūdzēties, pazvan man, atrisināsim. Ja ir tā sāpe, zvani, runājam un visu, un risinājumu mēs atradīsim. Un tas ir, manuprāt, svarīgāk, ka komunikācija. Jā, cilvēki varbūt dažreiz viņi nezvan tev, bet viņi stāsta to kaimiņam. Oi, man tur tās, bet viņš pats nav reāli izcinājis tā problēmu. Viņš ir vienkārši kaimiņam sūdzējies. Man ir bijis tā, kad man ienāk informācija caur kaut ko, ka tam ir tā un tā, tad es ātri savā arhīvā sameklēju to numuru un zinu, man nāk ausīs, kad ir tāda lieta. Kāpēc tu man nezvani? Ko te es tur tā, es jau nekādu atbildību neuzņēmos, jā, un tā. Es tā saku, bet kāpēc te jāstāst? Pazvani man, es to novērsīšu, izdarīšu, un, kā saka, mēs galā tiksim. Man tomēr ir resursi, tu brauc tur, tas tev nesatais, tu tērē naudu, lieki. Pēc tam tas klients atbrauc pie manis, es to visu sadaru, sakārtoju, atdod mašīnu, pasaku, zin kā, neatkarīgi, ka pirms tam varbūt ir kaut kas teikts slikts, lai tev veicās, un pēc tam tas rezultāts un efekts tiem, kuriem viņš ir teicis, zin kā, Roberts, viņš man pats pazvanīja, viņš bija... Un kā viņš jūtās, viņš jau uzreiz neērti, ka viņš ir runājis riņķī, un tad viņam pazvanīja. Nē, protams, ir kādi citiem ir, ka, tas atkal kāds cilvēks. Bet es par savu reputāciju vienmēr cīnīšos. Ja manās ausīs nāk kaut kāda, ka kāds kaut ko tur saka nepatiesību vai teiksim, nav ar mani runājis par risinājumu tai problēmai, tad es pacīnīšos, lai, kā saka, tas tā nebūtu. Jā, es domāju, ka cilvēki nerisina tās problēmas. Viņi vienkārši noklusē, to golu liekas apbižot, bet tajā pašā brīdī viņi neiegulda to risināšanas darbu, kad ir jāpazvan, ir jāpasaka. Viņi vienkārši grib sūdzēties, bet viņi negrib risināt. Jā, tu nevari atrisināt problēmu, par kuru tu nezini. Teiksim, tu pārdod mašīnu, tai mašīnai ir problēmas, bet tev neviens neko nesaka. Viņš pats visu dara, remontē, sakos tiem zobiem nikns. Ko tu vari tajā situācijā darīt? Absolūti neko. Bet ja viņš tev pazvana, izstāsta to savu ķībeli, un tad iziet uz kompromisu un risinājumu. Un ja tu, teiksim, no savas puses tādā situācijā vienmēr to kompromisu meklēsi, tad arī rezultāts viņš būs neizbēgams. Un arī klientam pie pārdošanas es arī saku, jo citi, tu, piemēram, jūt, ka cilvēks ir kautrīgs. Tev arī jāmāk nolasīt arī tas klients, kāds viņš ir pretī kā personība, cik viņš komunikabls, cik kautrīgs. Un tajā brīdī, ja es jūtu, ka viņš ir kautrīgs vai tāds kluss un varbūt tāds iekšā sevī, saka, ja ir ķibeli, tu man droši zvani, reku būs vizītkarte, es tev vienmēr būšu sasniedzams, ja ir kaut kas, droši man zvani. Tajā brīdī es viņu palaižu ar tādu sirdsmieru, ka es viņam pateicu, ka viņš man vienmēr var zvanīt, neatkarīgi no apstākļiem. Atkal ir cits klients, kas pats ies ārā, un Robert, ja kaut kas nebūs, es tev zvanīšu. Droši. Tas ir tie cilvēki dažādi, un tāpēc es saku, tā komunikācija, un man viņa ir tik daudz klientus, daži ne dažādas apkalpojot, vienkārši tas atnāk organiski. Vienkārši nesen pārdevu mācītājiem mašīnu. no aizpats mācītājiem Fordiņu, un viņš man tādu zvana un saka, ka man ir lampiņa izdegusi un tā. Es saku, braucu šurp mierīgi, nomainīšu lampiņu, es viņam nomainīju lampiņu, uzpildīju ložu šķidru un vēl tur ko pastījos. Viņš tā, cik te jāmaksā? Es tā, garantija. Un tā, viņš tur tik priecīgs, kā tad tur šitā un tā, es saku, būs labi. Tur tā lieta, un citreiz jau var tas lampiņas izmaksas vai tas lokšķīgums. Viņš jau to neizmaksā to, cik varbūt tīra tā komunikācija un tā pozitīvā emocija vienkārši tīra ar to klientu. Un es arī par to, ka pa lielam mēs jau visi esam cilvēki, un mums jau galvenais savstarpēji veidot labas tās attiecības un to vidi apkārt sev. Ja es arī cenšos to negatīvismu vienkārši stumt malā un veidot apkārt to pozitīvo vidi, tikties ar tevi, braukt
braukt, runāt un veidot vienkārši to organiski visu to apkārt ap sev, to labo un to pozitīvo. Un lai tiem heiteriem vai tiem slikti, lai viņi dzīvo tur tai savā heitu pasaulē. Man vajag apkārt to prieku, to laimi, tās labās mašīnas, tos labos ciparus, labo biznesu un labos cilvēkus. Un tas ir tas, kas man arī piesaista. No kurienes nāk vislielākais heits? Tu runāji kaut ko par TikTok komentāriem, kad sākumā, kad uztaisīja to profilu, tad viņi vienkārši tur organiski, algoritmus viņus tur piespēlē. Jo man sākumā bija tā, es tikko ieliku pirmo TikTok, viss negatīvais, tev tas tur tāds. Un viens džeks pats tirgo mašīnas kaut kādā tur pušrotā, kodiem 5-10 video, visu laiku katram video non-stopā. Liekas, ka viņam izmetās un viņš iekomentē, un tad viņam izmetās atkal. Liekas, kas viņam ir pret manī? Es vienkārši, es pat neiedziļinos. Jo, ja viņš tērē savu enerģiju un laiku rakstīt to heitu zem katru tavu video, nevajag tev mans video, nevajag tev man saturu, nevajag tev man kā cilvēku pat redzēt un dzirdēt. Un es vienkārši bloķēju un startā es diezgan agresīvi piegāju visam. Kā man vienkārši nepatīk komentārs, vai man likās tā doma ir vienkārši, varbūt tas cilvēks pat nav slikts, bet ja viņš spēja kaut kādu tādu manām prātam pilnīgi debilu domu izteikt komentārā, es vienkārši bloķēju. Protams, citreiz es intereses pēc, es domāju, uz ko tas varētu aizvest. Parogu dziļāk, sniedz atbildes, pakomentēju. Un tad es, piemēram, citreiz tiem komentāriem redzu, ka manas atbildes ir salaikojuši, ka cilvēkam kaut cik strādā un ka viņiem tā mana atbilde šķiet kas tas par sviestu. Bet ja viņš turpina un, piemēram, tai vienā video es ar viņas padiskutējis un parādījis, ka tas, ko viņš saka, ir pilnīgi galīgi bullshits, un viņš pēc tam otrā video akal rakstu, un tur es parādu, un trešajā šaka, tajā brīdī es atveru viņu profilu, bloku, un viņa komentāru vairs nav manā TikTok kontā, un es par to nepārdzīvoju. Jo tajā brīdī ap tevi virzās tie cilvēki, kas grib arī to pozitīvu enerģiju, un man ar tādiem cilvēkiem ir pa ceļam. Bet tie, kas tikai heito un visur grib saskatīt slikto, man uzreiz atgrūž. Man nepatīk, vai, piemēram, kad cilvēki tur liek man atskaitīties par katru tur pozīciju, vai par katru santīmu, vai par centu. Kāpēc es tā? Kāpēc 600 eiro? Kāpēc tik dārgi? Tāpēc, pastījos, cik zvaigznes un 6 tieši redzēju, tāpēc 600 eiro. Man patīk, kas grib saņemt to kvalitāti, to servisu, to pozitīvo, un kad man ir klienti, kas grib to RZ autoparks kvalitāti un to pozitīvo pieredzi auto iegādē. Man šeit normālie cilvēki jau īsti arī nekomentē. Tas ir vēl viens tāds būtisks faktors, kad es parunāju ar klientiem, tie sakarīgākie klienti, viņi nelaiko video, viņi neraksta komentārus, bet viņi visu ir redzējuši. Viņi ir redzējuši no pirmā līdz pēdējām video, viņi tev seko un skatās, un viņiem patīk tas, ko tu dari. Bet viņi vienkārši bauda to, ko tu dari, un viņi neredz nepieciešamību tur laikot vai komentēt. Varbūt ielaiko, jo, protams, ja tev citreiz tur aiziet klipiņš, kur ir 500 pārlaiki, tu jau neredz, kas tur tajā pretī ekrānā ir sēdējis, bet viņi to dara un skatās, bet, nekomentē. Un, protams, ja viņi redz komentārā, kur kāds arī raksta muļķību, tad aizstāvi viņi gan ir. Tas ir fakts. Tavu sekotāji aizstāv tevi jau komentāru sadaļā jau organiski. Organiski, jā. Kad viņi varbūt, viņi palasa komentārus, viņi skatās tavu kontentu, viņi paši neko nekomentē, bet ja viņi redz, ka kāds, piemēram, man tur ir bijis, šis jau perekups vai ko, un cits uzraksts, nē, Roberts ir tādā, es no viņa jau kuro mašīnu pērku, un viņš ir džeks uz godu un tā tālāk, un viņi, teiksim, atsēdina, un tad, teiksim, tu vēl redzi, ka to komentāru, kur man aizstāv salaiko, un tad tev tāds, mans communities. Es šito novēroju, ka tas visizplatīgāk manā šeit TikTokā ir, jo tevi nevar atrast kā personu, jo ir daudz visādi fake accounti, kur nav vārds, uzvārds, bet, piemēram, ja es ielieku to pašu video Facebookā, kur tev parādās vārds, un ja tur kaut kādu komentāru ierakst, viņš parādās visiem draugiem, ģimenei un tā tālāk, un tad tie draugi un ģimene redzēs, ka viņš tāds tur kaut kāds krāns iekomentēs rodu stulbu un pilnīgi nesakāro. Varbūt, jā, Tur nav vispār komentāru gandrīz. Ir kaut kādi pozitīvie, bet salīdzinoši ar TikTok, vienkārši tagad negatīvismu fūri nāk virsū. Bet tieši negatīvais, kāpēc viņi nevar? Kāpēc tieši, kad tu redzi, ka kāds cits
cilvēks kaut ko sāk darīt, negatīvais. Kāpēc? Tur man liekas, tas algoritmu feature, kad, teiksim... Tieši ir negatīvai? Nē, arī, kad, viņš tur heito un viņam visu laiku rādās, kur viņš raksto komentāru, un tas veicina to algoritmu un kaut kā, man ir tā, bet, tas jau, protams... Kāpēc nevar būt tā cilvēkiem parasti, kad tu kaut ko sāc tev viss te forši, lai izdodās? Nē, tu esi to, cik tu nopelnīs, ar Dievs strāt kosmos, to tu tur esi izdarījis, to tas. Nē, protams, tie, kas paši neko nedara, piemēram, es būtu arī, piemēram, tu taisi saturu, lai man tur tagad komentēt kaut ko sliktu par tavu darbu, zinot to, kāds man bija ceļš un kā mēs esam gājis cauri, sliktos vienkārši debīli. Bet cilvēks, kurš pats neko nav darījis, viņš jau ierakst, viņš neaizdomājās par to. Jā, ka tu to reāli uztvērs. Bet, tie cilvēki, es arī neesmu runājot riņķī ar tādiem uzņēmējiem vai kādiem cilvēkiem, kas kaut ko saprot, viņi nekomentē. Bet tie, kas esmu redzējis, tie, kas ir tie dīvānā, visādi šitie džeki. Tie komentē, jā. Un tie arī viņi tur izliek savu žultu un visu un sūta savu valdu dīvānā tālāk. Tāpēc es, tai TikTokā es pa lielam taisu to saturu tiem, kas nekomentē. Pa lielam tā ir mērķa auditorija, tie, kas nekomentē. Un tad tas arī organiski man devis arī to sekotāju skaitu, jo šobrīd man ir kaut 16,000 sekotāju. Tas man kaut 440 man tā šeit. Nemūl, tik maz? Jā. Tev pats sākums. Es cenšos visu laiku tur kaut ko likt, bet tās dienas servisā man tur iet līdz 10, 11 katru dienu. Man jau arī, pa lielam, ja Kristaps man nepalīdzētu. Es tur, tas darbs jau ir jāizdara tajā mašīnai. Viņi ir jānopulē, jāiztīra, jāsaremontē, tehniskās daļas, vispārējais. Bet kaut kādu video jau tev tāpat ir izšaušies. 16,8 tūkstoši, 20,4. Kaut kādi... Nē, skatījumi ir, bet tie sekotājs par tiem sekotājiem, ka tev 16,000. Man pirmo būstu man iedeva tieši konkurss. Tas bija pilnīgi spontāni. Mēs iegājām, pa lielam stāsts par to TikTok, kad tur arī Jākapsona motosportu mēs tā kā sākām, es viņus tur atbalstīt tajā motosporta braukšanā, un tad runājām par to, ka varētu varbūt kaut kādu saturu, kaut ko tur pafilmēt Kristaps. Tu beigās tas atbalsts palika, bet ar Kristapu mēs pilnīgi uzsākām savu tādu atsevišķu sadarbību. Un tad ar Kristapu mums tā pacēlās saruna, kā tai TikTokā tā ieiet. Kristaps tā prikolam, droši vien, ja mašīna izlozētu, būtu baigi krut. Es izēju ārā, izstaigāju pa placu. Zini kā, Kristap, davai izlozēšu šito kabrioleti. Šitā tu nopietni, jā, davai sekotājiem, lai uztaisīs pirmie, kas lozē mašīnu TikTokā. Un tad tas pirmais konkurss, man pienes kaut kāds 4 vai 5 tūkstoši sekotājs, jo, protams, visi, piesakojot profilam, ielēkojot video, ierakstot komentāru, tu brauks ar pirmo auto, tu var dabūt mašīnu. Tas iedeva to organisko, un tad, protams, visu laiku veidojot kontentu, sniedzot to savu domu, un es arī, tad man jau startā bija tā vīzija, ka es gribu izglītot, es gribu parādīt to, ko es zinu, parādīt kaut kādas nianses, kam es tur, piemēram, pievēršu padziļināt uzmanību, pērkot mašīnu, un tad veidojot to saturu tiem sekotājiem jau, kas man bija, radās iespējas, un tad, es nezinu, tagad organiski man arī dienā diezgan kaut kādi 30-40 sekotāji, pienāk, piemēram, tagad pēdējie ir 3, piemēram, tagad vienā stundā, 5, 24 stundās, labi, te nav, bet, bet viņi visu laiku konstanti nāk, izskatās. Viņi vienkārši nāk, pēdējās 2 dienās, 3, Tā viņi arī nāk, un tu jau neko, tu liec saturu, un viņiem kaut kā ielec, viņiem liekas interesanti, un kaut kādā laikā varbūt arī tas cilvēks, kurš, piemēram, ietiktu, kā viņš redzēja, viņam 16,000 sekotāji, te jau kaut ko interesanti dara, tad jau ir vērts. Kāds bija tas pirmais TikTok vai kas? Bija kaut kāda filmēšana iepriekš bijusi, vai? Jo, piemēram, mans sākums bija tā, es saprotu, ka ir jātaisa kaut kāds video, un TikToks, un jārāda, kas es esmu, jo neviens man nezina. Tā tik liekas, ka visi zina man, bet neviens man nezina. Un es tad ieslēdzu kameru, viss novelk aizķert, tā kā pazūd gan valoda, gan viss, gan sāk tīcēt balss. Sākumā bija vienkārši grūti, bet es savā prātā, man bija forši tas, ka es nevis filmēju pats sevi, bet Kristaps man filmēja, bet es tā kā visu laiku tā kā ar Kristapu runāju.
Tāpat kā tagad ar tevi, teiksim, tas, kam mums tā saruna ierakstās, es par to pat nedomāju. Es runāju ar tevi, tāpat arī Kristaps filmē TikTok, un forši arī, ka Kristaps visādas jautājumus un pakacina, tur paķircina, uzdod, ko tad, cik tu mašīnām odometrs notina, un tev viņš man tur tā pakaitina, un mums tā saruna vienkārši tāda organiska, un tajā brīdī, viņš to visu nofilmē, viņš jau redz ar to telefonu bieži vien šitā te tur priekšpusē, tu pat īsti nemani, vai viņš tev filmē vai nē, tu vienkārši esi tur un samantē tos video un ieliek. Kaut kā tā. Interesanti, jo vienkārši, kad sāc runāt vairāk, man ikdienā nekāda runāšana pa lielu nav. Esmu servisā, tur ar džekiem parunāju, un viss nav nekāda tā pareizā valoda. Jo pēc pirmā podkāsta man filmētājs arī teica, ka Mārtiņ, tu nemāki salikt teikumu pareizi. Tu nemāki izrunāt īsti vārdus, tu šļupst. Es domāju, tiešām? Es tev novēlu, ka tev šitas otrais podkāsts, kā saka, pēc laika, lai tev būtu arī 200. Un ka tu salīdzināsi šo podkāstu ar to 200, tad tev liksies, tas bija labs ceļš un ir krūti, kur es esmu šodien. Priecājos, ka esi ticis līdz epizodes beigām un ierakst komentārā, kas tev patika vai nē, jo mums šis ir jauns. Un arī ierakst komentārā, kādiem viesiem mums vajadzētu tikties nākotnē. Lai viss šis jums patika interesantāks un foršāks.